Gatis tūlīt ķersies pie zāģēšanas, metināšanas un visiem pārējiem darbiem, lai uztaisītu savu 31. divstāvīgo riteni. Reiziem pat ko sākt. Sāksim priekšējo riteni. Tas ir visvienkāršāk. Vēl viņš tur zobu nedēļ. Ko tu tagad centies izdarīt? Es cenšos ielikt priekšējo riteni iekšā. Tikai bremzītes bišķi traucē. Priekšējā riteņa ielikšana, tas tā kā tāds pirmais solis? Tas tāds pats vienkāršākais, faktiski. Vienkāršākā procedūra. Bet šoreiz man ir rada sarežģītības, tāpēc, ka tas nav tik vienkārši laikam. Varbūt neliksim priekšējo riteni. No priekš kam? Priekš kam brauksim tikai uz pakaļējā. Jā. Braucam uz pakaļējā. Jo mums pakaļējais ritenis ir. Pakaļējais ritenis ir, tad mēs braucam tikai uz pakaļējā. Parasti riteņus taisa viens vai kāds tev arī palīdz? Atkarībā no situācijas. Parasti, ja man kāds palīdz, tas iet vēl ilgāk. Nu jā. Tāpēc, ka, pats saprot. Man patīk sabiedrība. Man patīk sabiedrība, man patīk cilvēki. Tāpēc es to arī daru. Lai cilvēkiem būtu jautri. Līdz to arī mani jautri. Jā, kaut kā tā. Pakaļais ritenis mums ir. Jāmetina klāt ir. Otrais stāvs. Reku turās. Šis varētu būt otrais stāvs. Es zinu. Kaut kā tas viss nebūs nav tik vienkārši. Kaut kas jāskrūvē vēl ir. Vai jūs plaķi? Tur jāņem amerikanka. Šo atslēgu var atskrūvēt visu pompu. Ir ārvaļā. Forši. Ir ārviens uz otram. Un šitais būs priekšējais ritens. Tā ir kamera vesela. Nē, zini, šitāda ar aizmugurē uzlikt, tādā stilīga riepa. Pats vienkāršākais veids, kā iztaisnot spieķus, vai ne? Gatavs lietošanai. Moškas reiz šādi, bieži ir astotnieks, bet...